Čau, čau! Mēs atrodamies vienā no Latvijas viskaistākajām vietām – Kuldīgā, un mēs iesim noskaidrot, ko vietējie Kuldīgas iedzīvotāji domā par kultūru Kuldīgā. Nu tad ejam! Kas jums šķiet svarīgākie tādi vēstures pieminekļi, apskates objekti? Apžēliņu tilts, taču tas ir galvenais tilts un rumba, un tas ir viss tas galvenākais. Viņš jau bija no mūža galiem, cik es viņu atceros, viņš bija. Nu, un Alekšupī. Tā ir mums ar ļoti slavena, tā skaitās Venēcija. Mums ir pilsētas dārs atjaunots, ļoti smuka vieta, kur, nu, es iesaku visiem turistiem, kas brauc uz Kuldīgu, paskatīties noteikti. Mūsu pilsētas izstrāde, kas ir atjaunota arī, nu tas ir tāda no jaunajiem, no vecajiem, nu tepat uz baznīcas ielas ir te ēka, kas ir bijusi Hercoga Jēkaba aptieka. Nezinu, aiziet apskatīties. Paturēti prūšu meitas man gribēja, par jokuru paturēt. Kā jūs raksturotu Kuldīgas iedzīvotājus? Atsaucīgi, labi, nezinu, cienīgi, viens otru cienu. Kuldīgā cilvēki ir ļoti laipni un atvērti, manuprāt, es nezinu. Ne visi, bet, nu, pārsvarā tā ir. Man pašām kur zemēji, sētā jaunā līgā viņa. Vajag apskatīties obligāti lidojušās zivis, kas ir pavasarī, kad vimba, nu varbūt arī kāds lasis tur aizcerās, kas lec pāri rumbai, tas arī ļoti smuks pasākums. Nu, ļoti jau labi, ka tā Eiropa iedeva naudiņu, tad vismaz kaut ko var uztaisīt. Nu es braucu uz kur zemi, nu ar Dievu prūšu meitas. Nu es braucu uz kur zemi. Noskaidrojām, ka Kuldīgā ir ļoti atsaucīgi iedzīvotāji, gan jaunieši, gan vecāka gājuma cilvēki. Taču visi kā viens atzīst savu pilsētu Kuldīgu par pašu skaistāko pilsētu Latvijā, tāpat arī tās iedzīvotājs par pašiem labākajiem iedzīvotājiem Latvijā. Uz kur zemi, pats pie savas līgā viņš.